Sveiki! Mani sauc Kristīne Devija. Es esmu transpersonālās psihoterapijas speciāliste, un šodien es vēlos paturpināt tēmu par pašapziņu, par autentisku pašapziņu un pašpārliecinātību. Savā ziņā šie divi termini ir diezgan līdzīgi, jo viņi sākās ar vārdu paš, pārliecība un apziņa. Runājot vairāk par šo tādu pašpārliecinātību vai pārliecību par sevi vai pašapziņu, padomā kādu cilvēku, kurš tev ienāk prātā, kurš ir tavuprāt ar augstu pašvērtējumu, pašapziņu, kurš ir pārliecināts par sevi. Un iespējams, tu iedomāsies kādu, kurš ir daudz sasniedzis, kurš labi izskatās, kurš nebaidās runāt, kurš iet uz savu tādu mērķu sasniegšanu, kurš ir drosmīgs. Tas, ko mēs bieži vien redzam kā tādu pārliecinātu vai pašapzinīgu, ir šis tāds ārējais cilvēka tēls. Taču nevienmēr tas atbilst tam, kā patiešām jūtās pats cilvēks, kas notiek šī cilvēka iekšienē. Mūsdienās ir daudz dažādu kursu, mācību par to, kā būt pārliecinātiem, un mēs varam iemācīties, kā uzvesties, mēs varam iemācīties, kā runāt, kā žestikulēt, un tad izraisīt šo tādu pirmo iespaidu par sevi, vai iemācīties dažādas prasmes, lai patiešām sasniegtu savus mērķus un dzīvot tādu it kā pārliecinātāku dzīvi. Mūsdienās ir ļoti daudz veidu, kā mēs varam šīs prasmes apgūt, un tas patiešām ir saistīts ar tādu uzvedību, taču nevienmēr, kā es minēju, šie cilvēki savā iekšienē jūtās pārliecināti. Jo daudz cilvēki patiesībā tie, kuri ir uzbūvējuši šo tādu veselīgo vai neveselīgo, bet tādu pārliecināto ārējo tēlu, iekšēji jūtas nelaimīgi, tukši, nepārliecināti, un tādā veidā viņi kompensē šo savu iekšējo nepārliecinātības sajūtu. Un toties ir daudz vienkārši cilvēku, kuri ir varbūt savā ziņā introverti vai kaut kur klusi, viņi daudz nerunā, bet tas, ko viņi pasaka, ir autentisks, īsts un kaut kas tāds tik dziļš, kas norezonē citos cilvēkos. Un jāsaka, šis bija arī mans ceļš uz sevis meklējumiem, lai saprastu, kas tad es esmu. No sākuma jūtot šo zemo pašvērtējumu, tad mēģinot to izaudzēt ar kaut kādiem ārējiem atribūtiem, lai beigās tomēr saprastu, kas tad es esmu un pieņemtu sevi tādā savā patiesībā. Un kā jau es minēju iepriekšējā video, saknes tam nāk no bērnības, un visbiežāk tāpēc, ka tas bija veids, kā mēs varējām iederēties, justies mīlēti, kā mēs varējām sajust savu vērtību, vai lai mūs neizstum no tās vides, kur mēs esam. Tāpēc mēs visi iemācījāmies kaut kā saņemt šo atzinību. Un mēs, lai saņemtu šo atzinību, šo pieņemšanu no saviem vistuvākajiem un vēlāk no citiem cilvēkiem, mēs upurējām savu autentiskumu. Mēs šo savu autentiskumu uzlikām uz upuru altāru, lai iederētos, lai mūs mīlētu, lai mūs pieņemtu. Un tā mēs turpinājām dzīvot no šīs tādas viltus esības. Kādam tā varbūt bija lielāka, kādam mazāka, atkarībā no tā, ko mēs piedzīvojām bērnībā, cik droši bija šī vide, cik vecāki bija paši nobrieduši, autentiski, mīloši, vai gluži otrādi, varbūt vecāki bija traumēti un mēs pārņēmām vai pieredzējām šīs traumas
Un tādā veidā šis izdzīvošanas modelis bija prasīja daudz vairāk upuru, lai mēs atteiktos no šīs tādas autentiskās esības. Un mēs iemācījāmies dzīvot kaut kādu svešu dzīvi, patikt citiem cilvēkiem, izdabāt. Mēs atļāvām pārkāpt mūsu robežas, mēs nemācējām pateikt nē, un tā tālāk. Un šī mūsu dzīves kvalitāte sāka pasliktināties, jo vecāki mēs kļuvām, jo arvien lielāku iekšējo konfliktu mēs jutām, jo mēs iekļuvām šajās lamatās patikt citiem, ja tās ir lamatas. Un, jo tas, kā mēs patīkam citiem, tas ir ar šo tādu viltus es, šo tādu iemācīto uzvedību vai tādu adaptīvo uzvedību, kurā mēs bijām pieņemti kaut kad bērnībā, un mēs iemācījāmies spēlēt šo spēli, lai vēlāk mūs pieņemtu citi cilvēki. Tāpēc mēs reizēm joprojām centāmies būt labi, laipni, pieklājīgi, atsaucīgi. Kaut iekšēji varbūt mums to negribējās, iekšēji mums gribās aiziet prom no tiem cilvēkiem, uzrūkt, ja, jo mēs jutām, kad viņi pārkāp mūsu robežas vai pateikt nē. Un tik bieži mēs pateicām jā tikai tāpēc, lai mēs iederētos. Un tāpēc mēs vēlāk jau piedzīvojām šo tādu iekšējo konfliktu, un tas nozīmē šo tādu iekšējo tādu sajūtu starp to tēlu, ko es rādu ārējai pasaulē, un starp to, kā es patiesībā jūtos sevī. Un bieži vien, ja cilvēks sevī jūtas nevērtīgs, nepārliecināts par sevi, bet uzbūvējot šo tādu ārējo tēlu, viņā ir šī spriedze iekšējā starp to, kad šī tēla uzturēšana prasa daudz enerģijas. Tas, ka mēs neprotam pateikt nē, prasa daudz mūsu tādas emocionālās, mentālās veselības. Tas, ka mēs neprotam novilkt savas robežas, arī prasa mūsu tādu emocionālo labbūtību. Tātad tas viss, šis iekšējais konflikts ved mūs uz trauksmi, uz depresiju un uz tādām arī problēmām attiecībās, jo arī attiecībās mēs bieži vien neesam tie, kas mēs esam. Ļoti daudz cilvēki dzīvo attiecībās, tā arī neparādot saviem partneriem šo savu autentisko būtību, slēpjot kaut kādu savu daļu, baidoties no tā, ka tad viņus pametīs, atstās un nemīlēs. Tāpēc šī autentiskā pašapziņa nav par kaut ko, ko mēs darām ārpusē. Tā ir mūsu iekšējā sajūta, tā ir sevis pieņemšana. Tas ir tas darbiņš, ko mēs veicam sevī, lai arvien vairāk stiprinātu šo iekšējo autentisko būtību un ļautu tai izpausties, lai dzīvotu patiešām tādu harmonisku, cilvēku cienīgu dzīvi. Un patiesībā tas ir daudz vienkāršāk dzīvot būt tiem, kas mēs esam. Tas neprasa daudz enerģijas, tas neprasa lielu piepūli, bet tas prasa risku. Tas prasa risku uzdrīkstēties, būt tiem, kas mēs esam, un apzināties, ka būs cilvēki, kur no mūsu dzīves aizies, tad, kad mēs vairs neatbildīsim viņu gaidām vai viņu vēlmēm. Ja tu esi gatava pastrādāt ar sevi savā dziļumā, lai atklātu savu autentisko esību, būtību, lai audzētu šo tādu iekšējo savu autentisko sajūtu, autentisko es, lai būtu pārliecināta sevī, lai tev nevajadzētu meklēt citu cilvēku atzinību par to, kas tu esi, aicinu tevi uz grupu terapiju Liepājās sievietēm, kura sāksies 9. janvārī. Mēs tiksimies 12 reizes un strādāsim ar sevi savos dziļumos, lai pieņemtu sevi, lai varbūt ne iesētu sēkliņu, jo sēkliņa jau ir iesēta, bet
lai mēs audzētu šo asniņu, kas ir mūsu iekšējā autentiskā būtība, pārliecība un autentiskā pašapziņa. Šeit zemāk es ievietošu linku, piesakies un tiksimies jau pavisam drīz, jo tava dzīve tevi gaida. Un tie cilvēki, kuri vēlas tieši tevi, tie cilvēki, kuriem ir vajadzīgs tieši tas, kas ir tev, tavs autentiskais es, tava autentiskā būtība gaida tevi. Uz tikšanos pavisam drīz.